Ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu ir tapis cikls Lasītprieks, kas paredzēts pirmskolas un jaunākās skolas vecuma bērniem, kā arī skolu jauniešiem, lai rosinātu viņos interesi par latviešu mūsdienu jaunāko literatūru. Mēs aizsākam šodien projektu ciklu Lasītprieks, tikšanās ar mūsdienu bērnu un jauniešu vidū pazīstamiem rakstniekiem, dzejniekiem. Inese Aide atzīst, ka vienkārši muzeja apmeklējums atšķiras no iespējas muzejā tikties ar bērnu un jauniešu vidū pazīstamiem autoriem. Rakstnieks Māris Rungalis apgalvo, ka mūsdienās bērniem svarīgu vietu ieņem dators, bet grāmatas tomēr nav aizmirstas. Mums, piemēram, vairs, lai dotos ceļojumā, piemēram, mūsu laikos nav vairs jālasa Žila Velna romāni. Mēs, varam skatīties kaut kādas ceļojuma programmas vai animālu kanālus vai dzīvnieku programmas kādas. Piemēram, tā. Bet ļoti daudzas lietas mums, nevar aizstāt ne dators, ne televīzija, grāmatas, jo grāmatas ir jaunradas process. Rakstnieks atzīst, ka nevar nosaukt interesantāko grāmatu, kādu viņš savas dzīves laikā ir izlasījis, jo tādas esot tūkstošiem, bet no savas sacerētām tādas esot visas. Man ir tā, ka man ir tā pati mīļākā grāmata, vai tā, kas man interesantākā liekas. Varbūt vārds mīļāka nav tik precīzi. Man ir tā grāmata, kuru es tajā brīdī rakstu, pie kuras es strādāju. Uzdodot jautājumu, vai notiek darbs pie nākošās grāmatas, rakstnieks ir atturīgs. Mājticības vadīts viņš atklāja, ka par topošajiem darbiem nevēlas runāt, vien piebilda, ka tā būs stāstu grāmata. Kristaps Priede, Mareks Subļenis, Kurzemes televīzija.